Šajā raidījumā noslēdzošā saruna ar sporta psiholoģi Agitu Āberu. Ja tas ir uzspiestās darbības veids, tad pilnveidojoties un pašapziņai būs kaut kāds moments, parasti tas ir 16, 15, 17 gadi, kad jaunieši atrod tos varas ietekmes momentus pār saviem vecākiem un vienreiz pasaka, zini ko, es vairāk darboties negribu, ja tu vēlies, ej pats. Līdz ar to parādās problēma, ka tanī brīdī, kad vecākam realizējot savas darbības, realizējot savu mērķi savos bērnos, kamēr vecākam ir vara, to visu var izdarīt. Bet tad, kad šie te personības izaugsmes rezultātā varas samēri, spēku samēri mainās, tad jau dominē šis te pusaudzis jaunietis ar savu dzīves pozīciju. Un tad ir jautājums, kurā brīdī vajadzētu atbalstīt un kurā brīdī nevajadzētu tik ļoti uzspiest, lai salauztu personības attīstības ideju. Tas ir tik ļoti sensitīvs jautājums. Viņu jājūt konkrētā kontekstā, jājūt konkrētās ģimenes vērtību izpratnē, konkrētās veselības stāvokļa izpratnē, konkrētas komandas izpratnē. Respektīvi, jebkurš no šiem sensitīviem jautājumiem ir jāskatās vienas konkrētas personības un konkrētas situācijas kontekstā. Šeit kopējas receptes nav un nevar būt. Nevar pateikt, ka visiem ir jāsporto līdz tik un tik gadiem, jābūt ar tādu un tādu slodzi un jāiet pie tādu un tādu treneri. Ir ļoti rūpīgi jāvēro, kā veidojās personība, kas ir tas, kas ir ar vecāka palīdzību jāpārvar, jāpilnveido sev īpašībās, bet abiem ir jāsaprot, ir jāizrunā. Ir jāsaprot, kāds ir tas mērķis, ko grib izdarīt. Jā, ir arī azarts, jā, ir arī uzvaras prieks, un nenoliedzam, tas ir lieliskas emocijas, tas ir gandarījums. Bet ir jāsaprot, ka ejot uz šo gandarījumu, mēs pirmām kārtām pilnveidojam sevi, otrām kārtām mēs cenšamies sasniegt savus mērķus, un katram no mums šie mērķi ir atšķirīgi. Vecāka mērķi var būt arī bērna mērķi, bet ļoti bieži bērnam ir savi mērķi, vecākam ir savi mērķi. Un, ja viņi iet konfrontējošā virzienā, tad, diemžēl, bet konfliktus tur nevar izbēgt. Tātad, ja mēs sāksim nodarboties ar sportu, apgūstot plašas, daudzveidīgas kustību iemaņas, ja mēs darbosimies vērojot bērnu emocionālo attieksmi, tad noteikti sportā pavadītais mūžs būs gan ilgāks, gan arī emocionāli pozitīvāks. Un arī pēc tam jau varbūt aizejot no aktīvā sporta, tomēr ar šo te pozitīvo attieksmi, ar vēlmi darboties, spēs cilvēks uzturēt sev ilgtspējīgu, kvalitatīvu mūžu un palikt pozitīvā attieksmē un nodot šo te pozitīvo attieksmi arī saviem bērniem. Paldies! Nākamajās sērijās mēs dosimies runāt ar sporta ārstu. Gadījumā, ja neesi redzējis iepriekšējās sērijas, tad spiedz šeit. Ja vēlies uzzināt turpmākos jaunumus pirmais, tad abonē mūsu kanālu.